Nu, ko šodien mēs esam atbraukuši uz Foreļupi. Un ir forela. Tieši sāku filmēt. Mums ir pirmā forela šodien sačoks. Pirmā forelīte. O, šitā ir smuka. Ha! Šitā ir smuka. Galvenais ir sastalpināt rociņas. Pirms mēs ņēmamies ar forelīti. Pirmais, kods 3. vai 4. metiens. Un mums ir forelīte pirmā šodien. Bļā, pasmuko. Labi, atkabināsim no āķa. Lai viņi tur guļ. Atkabināsim un tad būsim atpakaļ. Pirmā strauta forelīte ir. Es teiktu kaut kur uz, nezinu, 15 centimetriem. Tāds bebīts vēl. Tā kā laidīsim viņu vaļā. Un pīda man nokčet. Čisti bildīt. Aizpeldēja. Uzreiz noslēpās. Smuki. Tā kā jā, kā jūs tikko redzējāt, foreles šajā posmā ir. Šajā posmā es esmu pirmo reizi, šajā upē ne pirmo reizi. Tā kā es domāju, būs ļoti daudzsološa diena. Laiciņš ir fenomenāls. Un būs vēl strauta foreles. Šī vieta izstās fenomenāli. Nezinu, vai te būs kāda forela. Perspektīva ir. Līmenis arī augšā ir. Tā kā cerams. Gan arī ideāli. Kaut kas uzsit, bet man tā liekas, tur bija zāle. Šis posms, kas mums ir priekšā, izskatās ļoti labi. Jāskatās. Tā ir sekals. Krācīte. Krācīte ir ļoti smuka, jā. Un bedrīt nav. Šitajos posmos parasti viņas nesēdēs. Bet tur ir bedrīt. Kaut kas tur ir. To tur ir zivs. Nav nejausmas. Līmenis ir augšā. Bet pie liela akmeņa nevien nesēdē. Kas ir interesanti. Būt pie tā akmeņa kāds sēž. Jānovēl gar akmeni. Jā, tur koks ir arī. Šeit pāri. Varbūt otru pusi akmenim. Kāds ir mājās? Nav mājās. Skats ir fenomenāls. Tieši tā, lai stūrīti. Baigi daudz koki tur ir. Un tur aiz krācītām tieši bedri ir. Nemaz nepamanīju. Tas gan bija slikti. Mēģinu vēlreiz iešaut. Pat tūbi šī. Nav neviens tur. Tur tāds akmens tieši ir. Ideāli tieši aiz akmeņa. Bet nav neviens. Es te staigāju. Domāju padalīties ar vienu no attēliem no pēdējās copītes šajā upē. Piestājām burtiski uz 15 minūtēm. Un tūlīt uzlikšu bildīt no pēdējās copes. Tā kā tā, foreles te ir. Šodien arī viena, mazāk. Bet, cerams, ka būs kāds trofejnieks. Tur forša bedri ir tieši. Jāpamet dziļāk, tur varētu sēdēt kāda pumpaina. Tātad mēs esam atkal nomainījuši lokāciju. Pirmajā vietā bija viena forelīte. Baigi tālu mēs negājām.
Gājām kaut kilometru varbūt uz priekšu. Gājām atpakaļ. Un tagad mēs esam atbraukuši pie viena ezera. Ar cerību mēs varētu izvilkt kādu līdaku. Varbūt arī kāda sēž. It kā sēž. Ir zivs. Zivs. Normāli. Jā. Sāk filmēt. Viņi iet zālēs iekšā. Sačoks inkamīgi. Sačoks. Normāli? Normāli. Kaut uz 50, 60. Man nav, viņš baigi garais tikai. Ok. Bļo, smuka. Jā, tādu 60 ar kapeikām, ne? Čoņā. Par smuko. Davai, es eju tālāk. Davai. Šķērīts vēl tad. Bļa, paga. Nē, te tāpat nevarēs izvilkt. Nu, jā, viņš lūpā tur ir. Labi, izvilksim, atlaidīsim, tad turpināsim copēt. Tā aķis ir ārā, tāda gara slaida. Smuka purviniec. Izgāja. Re, kur viņi te pat sēž. Smukulīt. Uzreiz dūņās iekšā. Jā, turpin mātāt. Šita pat. Nē, šitais viss šūdīgs metiens. Ir tā, ka šeit ir ļoti tāds zāļains un rīktīgs duļķis. Bet zivs te ir. Te varētu būt ir daudz līdekšu šajā mazajā vietā. Tas bija labs. Tur varētu būt numur 2. Bet man tā liekas, es niedri noķēru. Jā. Tieši niedrē. Ļoti precīzs metiens. Kas? Ok. Čoms liks džerku. Es nezinu, ko viņš tā ar džerku darīs. Izkustējās zivs sēdēja, bet neņēma, nav izsalkusi. Varēja ļoti labi redzēt. Viņi tur ir. Tā, labi. Āna parādījās un āna parādījusies. Tikko bija vēl 2 copītes. Tos bija labs metiens. Tikko bija vēl 2 copītes, respektīvi katram pa vienai. Bet abas zivs norāvās. Bet viņi varētu vēl vienreiz paņemt, varbūt. Zivs. Jā. Normāli? Jā, tāpat kā iepriekš apmēram. Bļā, bet viņi riktīgi... Nē, viņi riktīgi zālēs ies savādāk. Jā. Es viņu noliku tur. Pa kreisi no manis. Tieši saka filmēt un tieši aizgāja. Tā ir tā pati, kas pirms tam ņēma. Viņi tur pat sēdēja. Uz priekšu vēl, uz priekšu. Tur sačakā šķērīts iekšā arī ir. Jā, kaut kur uz 50, 45. I'm coming. Nē, tāpat, kas ķipā ņēma tajā vietā. Valter. Nu ko? To. It's not in, bļa. Coming back. Un zivs ir iekšā, dabūs āķi vaļā, tad atbrīvos. Viņa ir aizpeldējusi. Marti, es varu ar platinītēm pikīt tos aķīšus. Jā, mierīgi. 2 grādus paķert, Jā. lai viņi, tā kā viņi ierī, viņi uzreiz viņu aizķer. Davai. Es viņai ir tipa jāiekuruši tai vardē, lai dabūtu. Jā. Bikīt angulo uz augšu. Tad viņi varētu būt labāk, hukot. Tagad pamācāsim Vardas kungu. Cauri visām tajām zālēm. Jā, tur čisti lec kaut kādas mazās zivtiņas visu laiku. Un tad cerams, kaut kas būs. Tur tieši izkustējās līdeki. Tur arī bija līdeki. Redzēji? Tas maids tajā tur arī bija līdeki. 3 līdekām tikko vienā metienā pavilka garām. Tas ir prikals. Te nekas nebūs.
ideāli. Redzēji? Aizpeldēja tieši prom vien. Es saku, tie blow-upi ar vārdu ir insane, bet viņa aizlēc garām. Bet tas bija insane.